Labdien! Šobrīd mēs atrodamies sociāla aprūpes centrā Aglona iestāde. Tas Aglona ir Aglonas novada domes iestāde, kurā pārsvarā mitinās personas ar īpašām vajadzībām un invalīdi. Jāteic tā, ka mums ir sākot no 18 gadiem un līdz pat 90. Ir arī, neteikšu, ka ir gluži 18, ir arī 30 gadu jauns jaunietis, tādēļ, dažāds iemītnieku loks. Tātad par to mūsu vajadzībām. Īstenībā mūsu vajadzības ir ļoti dažādas, sākot no drēbēm līdz pat lielam un plašam inventāram, kuru, diemžēl, ierobežot resursu dēļ mēs nevaram iegādāties. Tātad, sākot no mīkstā inventāra, mēs domājam to, ka kaut vai gultas, iemītnieku vēļa, čības, spilvendrānas, segas. Tā kā tagad tuvojas arī ziemas laiks, mēs arī ļoti, mums ir, tā teikt, pieprasījums pēc vilnas segām, pēc arī cita veida segām, ziemas kurtkas, ziemas zābaki. Veļas mājai mums ir nepieciešama centrifuga, jaunas veļas mašīnas, ļoti plaši arī ir nepieciešami tehniskie palīgu līdzekļi pārvietošanās. Mums ir arī ļoti aktīvi tagad sāka darboties radošās darbnīcas. Arī jebkura veida materiāls, no kura mēs varētu arī izveidot kaut kādu amatniecības priekšmetu. Tās var būt dzīves, tie var būt kaut vai šūju mašīnu, respektīvi jebkas. Tā uzreiz uzskaitīt visu nevaram. Arī tas pats inventārs, iemītniekiem gultas, jo, tas nolietojums viņš katru gadu pieaug, un tādēļ, arī mēs tagad arī plānojam jaunā budžetā jaunu gultavu iegādi. Tad mums vēl arī ir tāda nepieciešamība, kā mēs arī plānojam izveidot arī rakstīt jaunus projektus, tā ir par kapelām, respektīvi arī kaut vai istabiņās, tas, ja mums nesanāk, domājam arī kaut kādas svētbildes, kaut kas tāds. Tātad, es pat nevaru tā uzreiz pateikt, nepieciešamība rodas tad, kad tu tieši ar viņu saskaries. Tā, kas vēl tāds? Tas ir tas pats galvenais, kurš mums būtu tāds, primārais, ar kuru mēs spētu nodrošināt klientiem to primāro bāzi, lai viņi justos šeit pie mums gan ērti, gan lai tā māju sajūta rastos tāda, lai, kā jau iepriekš teicu, viņi nāk no dažādas vietas, cenšamies visu nodrošināt tā, lai tā vide, kurā viņi atrastos, būtu gan droša, gan arī viņiem pie sirds tuva. Tā, tas arī būtu it kā īsumā viss.